Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, cik liels patiesībā ir visums? Ja mēs zinām, ka gaismai no tālākajām zvaigznēm, kas šobrīd krīt uz jūsu sejas, bija nepieciešami miljardiem gadu, lai jūs sasniegtu. Saskaņā ar jaunākajiem Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa datiem, novērojamais visums ir vismaz 93 miljardus gaismas gadu plats. Taču aiz tā robežām slēpjas kaut kas vēl biedējošāks – tukšums, kas plešas ātrāk nekā pati gaisma spēj ceļot. Un kaut kur šajā neaptveramajā plašumā slēpjas kāds tumšs noslēpums par to, kas notiek pašā visuma malā. Anomālija, ko zinātnieki tikai nesen sākuši pilnībā apzināties, un par kuru es jums pastāstīšu nedaudz vēlāk. Laipni lūdzam visuma miers, un šodien mēs runāsim par to, cik liels patiesībā ir visums. Sāksim ar kaut ko pazīstamu – ar jums. Jūs sēžat savā istabā, iespējams skatāties ekrānā, jūsu pasaule šķiet liela. Pilsēta, kurā dzīvojat, prasa stundas, lai to šķērsotu. Zemeslode, mūsu mājvieta, ir aptuveni 40 000 kilometru liela apkārtmērā. Ja jūs vēlētos to apbraukt ar automašīnu bez apstājas, tas aizņemtu nedēļām ilgu laiku. Zeme mums šķiet milzīga, stabila un nozīmīga, taču šī izjūta ir ilūzija. Paskatieties uz debesīm naktī. Mēnesis šķiet tuvu, vai ne? Patiesībā tas atrodas 384 000 kilometru attālumā. Šis attālums ir tik liels, ka starp Zemi un Mēnesi varētu sarindot pilnīgi visas mūsu Saules sistēmas planētas un vēl paliktu nedaudz brīvas vietas. Tas ir pirmais solis pretim bezgalībai. Bet pat šī atstarpe ir tikai mikroskopisks puteklis, ja mēs paskatāmies nedaudz tālāk. Zemes izmērs ir niecīgs, bet kā ir ar mūsu Sauli? Kas liek mūsu dzīvības devējai izskatīties pēc smilšu grauda? Mūsu Saule ir milzīga. Tā ir tik liela, ka tajā varētu ietilpt vairāk nekā 1 miljons zemesložu. Kad jūs vasarā jūtat tās siltumu uz savas ādas, atcerieties, ka šī enerģija ir ceļojusi 150 miljonus kilometru cauri stindzinošam melnam vakumam. Mums Saule ir viss, bet visuma mērogā tā ir pilnīgi nenozīmīga. Iedomājieties zvaigzni, ko sauc par Stephenson 2.1 aktumeni. Tā ir viena no lielākajām zināmajām zvaigznēm. Ja jūs to novietotu mūsu Saules vietā, tās virsma aprītu Merkūru, Venēru, Zemi, Marsu, Jupiteru un aizsniegtos gandrīz līdz Saturna orbītai. Gaismai, kas ir ātrākā lieta visumā, būtu nepieciešamas gandrīz 9 stundas, lai tikai apceļotu šīs zvaigznes ekvatoru. Vai jūs kādreiz pārņem sajūta, ka mēs esam pārāk mazi, ka mūsu ikdienas problēmas, mūsu kari un mūsu sapņi ir pilnīgi bezjēdzīgi šāda mēroga priekšā? Tas ir dabiski. Tā ir eksistenciāla realitāte. Visumam mēs neesam vajadzīgi. Tas pastāv pats par sevi, kluss un vienaldzīgs. Bet zvaigznes nekad nav vienas, tās pulcējas milzīgās struktūrās. Un, lai saprastu nākamo mērogu, mums ir jāsaprot, ko tieši mēs redzam, kad skatāmies pilnīgā tukšumā. Mūsu galaktika, Piena ceļš, satur aptuveni 200 miljārdus zvaigžņu, tā ir 100 000 gaismas gadu plata. Ja jūs varētu ceļot ar gaismas ātrumu, 300 000 km sekundē, jums vajadzētu 100 000 gadu, lai to šķērsotu, un mēs pat nevaram pietuvoties šim ātrumam. Mūsu tālākais kosmosa kuģis, Voyager 1, lido jau gadu desmitiem, bet tas joprojām atrodas mūsu pašu Saules sistēmas pagalmā. Bet kas atrodas ārpus Piena ceļa? 90. gados zinātnieki nolēma veikt eksperimentu. Viņi pavērsa Hubble kosmisko teleskopu pret pilnīgi tumšu, šķietami tukšu debesu apgabalu. Šis apgabals bija tik mazs kā smilšu grauds, ko jūs turat izstieptā rokā pret naksnīgajām debesīm. Teleskops lūkojās šajā tukšumā dienām ilgi. Kad attēls tika apstrādāts, zinātnieki bija šokā. Šajā mazajā, tukšajā punktā nebija zvaigžņu, tur bija galaktikas. Tūkstošiem galaktiku. Katra no tām saturēja miljardiem zvaigžņu un iespējams triljoniem planētu. Tagad, saskaņā ar jaunākajiem datiem no Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa, šis skats ir kļuvis vēl dziļāks.
Veba teleskops spēj uztvert infrasarkano gaismu, ļaujot mums ieskatīties laikā. Jā, laikā. Jo tālāk mēs skatāmies, jo senāku pagātni mēs redzam. Vebs ir atradis galaktikas, kas izveidojās tikai dažus simtus miljonu gadu pēc lielā sprādziena. Tās ir sarkanas, senas un slēpj sevī informāciju par pašu visuma rītauzmi. Bet šis neaptveramais galaktiku tīkls kaut kur virzās. Kas tās velk un kāds ir tas tumšais noslēpums, ko pieminēju pašā sākumā? Lūk, kas jums vēl nav zināms un kāpēc tas ir tik biedējoši. Mēs zinām, ka visums izplešas, bet tas ne tikai izplešas, šī izplešanās pātrinās. To virza kaut kas, ko mēs saucam par tumšo enerģiju. Tā ir neredzama, neiznērāma, bet tās klātbūtne ir neapstrīdama. Un šeit atklājas tas noslēpums – anomālija pie visuma robežām. Tā kā visuma izplešanās pātrinās, tālākās galaktikas no mums attālinās ātrāk par gaismas ātrumu. Tas nav pretrunā ar fizikas likumiem, jo pārvietojas nevis pašas galaktikas, bet gan telpa starp tām. Tas nozīmē, ka eksistē kosmoloģiskais apvārsnis, robeža, aiz kuras gaisma nekad vairs nesasniegs Zemi. Katru sekundi, kamēr jūs klausaties šos vārdus, tūkstošiem zvaigžņu un galaktiku šķērso šo robežu. Tās pazūd no mūsu redzesloka uz visiem laikiem. Visums burtiski dzēš savu pagātni. Tās kļūst mums fiziski nesasniedzams, pat ja mēs spētu ceļot ar gaismas ātrumu. Ir dīvaini iedomāties, ka mēs esam ieslēgti kosmiskā burbulī, kas lēnām kļūst arvien tukšāks. Ja mēs skatāmies nākotnē, tas rada ļoti drūmu ainu. Kāpēc tam īsam ir nozīme? Iespējams, dziļi sirdī mēs meklējam jēgu. Mēs gribam ticēt, ka mūsu eksistencē ir kāds grandios mērķis šajā milzīgajā teātrī. Bet fizika un astronomija mums piedāvā pavisam citu stāstu par galēju nihilismu. Pateicoties šai nepārtrauktajai izplešanās gaitai, visums galu galā piedzīvos to, ko zinātnieki sauc par lielo sasalumu. Pēc triljoniem gadu pēdējās zvaigznes izdegs. Galaktikas izklīdīs tik tālu viena no otras, ka nakts debesis no jebkuras planētas būs pilnīgi, absolūti melnas. Ja tālā nākotnē eksistēs kāda civilizācija, viņi skatīsies debesīs un redzēs tikai tukšumu. Viņiem nebūs ne jausmas par to, ka kādreiz eksistēja miljardiem citu galaktiku. Viņi domās, ka viņu izdzisušā Saules sistēma ir viss, kas jebkad ir bijis. Viņi būs pilnīgi un neatgriezeniski vieni. Vai tam visam ir jēga, ja galu galā viss pazudīs tumsā un augstumā? Ja viss, ko mēs būvējam, mīlam un atklājam, tiks izdzēsts kosmiskajā klusumā? Visuma mērogs ir tik liels, ka tas sagrauj cilvēka prātu. No mikroskopiskā smilšu grauda līdz planētām, no milzu zvaigznēm līdz galaktiku klasteriem un visbeidzot līdz neaptveramajam tumšās enerģijas dzītajam tukšumam. Mēs esam mazāki par ātomu šajā grandiozajā struktūrā. Bet varbūt tajā slēpjas arī mūsu vienīgā patiesā vērtība. Mēs esam visuma daļa. Mēs esam veidoti no zvaigžņu putekļiem, burtiski no elementiem, kas radušies mirstošu zvaigžņu kodolos. Mēs esam veids, kā visums spēj apzināties pats sevi. Jā, mēs esam mazi, un mūsu laiks ir īss, bet mēs esam spējīgi paskatīties augšup, uzbūvēt tādus instrumentus kā Hubble un Veba teleskopus un saprast šo bezgalību. Iespējams, jēga nav atrodama visuma izmēros vai tā augstajā izplešanās procesā. Iespējams, jēga ir pašā faktā, ka mēs vispār esam šeit, lai uzdot šos jautājumus. Tāpēc nākamreiz, kad iziet ārā un paskatāties zvaigžņotajās debesīs, pajautājiet sev, vai jūs biedē šis bezgalīgais plašums, vai arī tas sniedz jums mierinājumu, zinot, ka jūs esat daļa no kaut kā daudz, daudz lielāka par sevi. Paldies, ka skatījāties, un abonējiet, lai redzētu vēl vairāk pārsteidzošu video kā šis. Es publicēšu jaunus video katru nedēļu.